Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu es Žāna. Šodien pagatavošu sātīgas pusdienas. Šo receptu atbalsta internetu veikals Ķēdes LV. Tātad man būs vistas bieziņu zupa. Man vajadzēs vistas gaļa. Es paņēmu vienu filē, 2 spārņus, 1 stilbiņu. Var arī paņemt veselu vai pusi vistu, pēc tam izmantot citiem ēdieniem, salātiem. Tātad sviesti, milti, ūdens, olas dzeltens, piens un dārziņi. Tie būs selerijas saknes, ķēle, puros un burkāns. Katliņā lej ūdeni, kādu puslitru vai pat vairāk. Tātad pie gaļas pievieno dārziņus. Liek virsū vāku un vāru līdz viss ir gatavs no 8 stundu. Tagad gaļu izņem no buļļona un dārzeņus un no kauliņiem atdala gaļu. Un filē es atstāju. Pēc tam es sagriezīšu sīku un likšu klāt jau beigās uz šķīvja. Tagad vajadzētu gaļiņus sasmalcināt vai nu blenderī vai gaļmašīnā. Ja smalcina blenderī, tad vajadzētu nedaudz pievienot buļļonu, lai vieglāk viņu varētu sasmalcināt. Līdz tā gaļa paliek kā bieziens. Tagad nevis olu, bet sviestu liek katliņā. Un pusīt no sviesta. Man te ir rakstīts, ka es ņēmu 20 gramus, var arī vairāk paņemt sviestiņu. Tad sviestiņā apcep miltus. Un pievieno karstu buļļonu. Kad vārīja ūdeni pielēja puslitru, un buļļonu arī, cik tur kādus 400-500 arī mililitrus. Tas jāskatās, jo pēc tam beigās vienmēr var atšķēdīt. Jā, pa biezi sanāca zupa. Recepti atbalsta trauku iedaruma veikals Ķēdes LV. Buļļonu jāpievieno pakāpnes, lai neveidojas punkulīši, bet, ja tie arī ir, tad vienmēr var izkāst. Jā, filē es ieliku atlikušā buļļonā, jo man tur vairāk sanāca. Lai filē nežūst, vai neapžūst tā. Un tagad viņu sīkāk vēl sagriež. Tagad olu dzeltenumu sajauc kopā ar karstu pienu un sviestu. Un tā olas dzeltenumu, sviestu un stipri siltu pienu sajauc kopā. Tā buļļons
ar apceptiem miltiem jau ir gatavs. Nu, drošības pēc jāizkāš. Jā, nu kāds tur kunkulīts ir. Un tagad pievieno vistas masu, kur ir sasmalcināta blenderim. Kārtīgi izmais. Un pievieno piena olmasu. Un atkal kārtīgi izmais. Recepti atbalsta graudpiedruma veiklas ķēdes salvēm. Tagad zupulēji šķīvī un tajā liek sagrieztu vistas gaļu, grauzdētas sausiņas, sasmalcinātus zaļumus, pētersīļas dilles. Tāpat arī var pielikt klāt vārīts rīsus grauzdiņu vietā. Nu, te rotājumam pielikšu klāt vārītu burkānu. Man atliek pateikt labu apetīti, jo šāda zupiņa tiešām garšīga un sātīga. Uz tikšanos! Paldies par uzmanību! Balsos, seko, iesaki citiem! Uz tikšanos! Recepti atbalsta internetu veiklas ķēdes salvēm. Visus vietos piedaram vienā vietā.